Lai gan 22 gadu laikā kopš celtniecības uzņēmums Sijā Abora aktīvi iesaisties būvniecības nozarē, ir izdevies realizēt ļoti daudz nozīmīgus projektus, tomēr par kompānijas 2015. gada visveiksmīgāko ēku konkursu Latvijas būvniecības gada balvas 2015 žūrija atzina Ventspils elektronikas centru, kas izvirzītajā nominācijā Ražotne tika ierindota 3. vietā. Mūsu kompānija ir faktiski tā kā holdinga. Arī ir būvfirma Aberent, kas nodarbojas ar tehniku nomu, ja? Ir kompānija Arsbūve, kas nodarbojas ar paļu izbūves darbiem, ja? Ir kompānija Baumeks, kas nodarbojas ar veidņu nomu, ja? Un vēl ir kompānija Monolīts Sak, kas nodarbojas tieši ar betonēšanas darbiem. Ja? Tad kopumā, ja mēs paņemsim tos visus darbinieku skaitu, tas varētu būt, es domāju, pāri pa 250 cilvēkiem. 18. martā norisinājās svinīgā kapsulas iemūrēšana topošās Ķekavas sākuma skolas baseina pamatos. Līdztekus lielajam peldbaseinam ar 4 25 metru gariem celiņiem un 140 skatītāju sēdvietām tribīnēs Ķekavas sākuma skolas 3. kārtā tiks izbūvēta arī sporta zāle ar 500 skatītāju sēdvietām tribīnēs un laukumu. Šos celtniecības darbus veiks uzņēmums Abora. Man ir prieks, ka man patiešām paveicas īstenot ne tikai 1. un 2. kārtu, bet arī 3. kārtu. Ja, jo es uzskatu, ka šis objekts ir tā kā mans bērns. Ja? Un man ļoti gribas to bērnu, izaudzēt un palaist dzīvē.